Es jums godīgi pateikšu. Es ļoti reti kam to stāstu, bet teātra režisoriem publiskā runa nekad nekotējās augstu. Ja kāds no teātra režisoriem aiziet publiskās runas sektā, tad automātiski viņš tiek norakstīts. Bet pēdējos gados atklājas, ka tas ir spēcīgākais plašizaugsmes instruments. Es redzu tās cilvēku izmaiņas, ar kuriem mēs runas skolā strādājām, un tas mani pašu ārprātīgi iedvesmo. Es gribu tiešām, lai vismaz 5000 Latvijas iedzīvotāji iziet cauri šai sistēmai, un viņi notic sev, kļūst spēcīgāki, lai viņi iet pasaulē, stāstīt par savām idejām, dalīties ar cilvēkiem un būt ritīgi spēcīgi latvieši. Es būšu bezgala pateicīgs, ja mēs ar jums satiekamies arī 1. oktobrī. Man liekas, ka jūs esat ritīgi spēcīgas personības, jūs esat lietas koki, jums ir foršas iestrādes. Tās smukās jaunās iestrādes, kas jums ir parādījušās, var kļūt par tādu ļoti skaistu pieredzi vai piedzīvojumu. Un es zinu, ka pēc 10 gadiem, kad jūs visi būsiet jau norunājuši vismaz 7 līdz 10 dažādās konferencēs, un tad, kad jūs uzaicinās uz nākošo Forums līderu pasākumu vai uz kādu Norvēģijas lielo konferenci, kur piedalās 3000 skatītāji un 100 000 cilvēki zālē, jūs teiksiet, ok, forši, kurā datumā man jāpieraksta.